Nu ko, esmu Simbrā. Kā te ir diezgan aktuāli trepītis. Tādēļ jāiet līdz galam, nebrauks lejā. Bet iešu pa trepēm ar riteni. Jā, un vispār vajadzēja sākt pareizi no sākuma. Sveiciens 28. augustā. Beidzot saņēmos atbrauc uz vienu mazu pilsētiņu okeāna krastā starp klintīm. Saucās Simbra. Ziemā te ir pilnīgs tukšums, bet nu tagad, kad vēl sezona, tad jau ir cilvēki ir. Nu, agrāk bijusi zvejnieku pilsēta. Zvejnieku ciematiņš. Un tagad pārvērties par vienu kūrortu. Bet, nu, tāds interesants. Ir būts jau kaut kādas reizes, nezinu, 2, 3 laikam. Es vienkārši, man slinkums, es braucu garām. Viņam un te vienkārši slinkums ir daļa tā, ka laisties lejā sanāk baigi pa kalnu. Nu, un attiecīgi lejā, jā, bet pēc tam, kad tev augšā jātiek, tad tu iedomājies, kas tas ir. Un te ir tā aizmirst, kā viņi sauc, pludmale, Kalifornija laikam saucās. Karuči, te šitā sataisīts, lai cilvēkiem nav stāvumiem, baigi jāiet un baigi jāpļ. Tad trepes te starp mājām ik pa laikam ir. Ik pa laikam ir pa trepēm. Ko es te neizmantoju, reku te ir šitāda ekstra taču. Es taču varēju pa viņu. Re, kā te pavarās. Kā teikt, viesnīca beidzās un uzreiz klints. Tā ir interesanti. Redzēs, bija nobriedis, ka jāiet uzpeldēt. Varētu būt, ka iešu arī. Iešu uzpeldēt. Iešu uzpeldēties. Jā, un mēģinu te testēt savus mikrofons. Kā būs, viņš nepārtrūks. Jo es bez uztvērēju pa taisno Bluetooth. Redzēs, kā tā skaņas kvalitāte. Vai ir labs, vai tomēr ar uztvērēju jāraksta. Ka jau šļācās viļņi. Šitās mājas ir viļņi. Tā 1, 2, 3, 4, 5 zvaigžņi. 5 zvaigžņu vilni, 5 zvaigžņu viesnīca skaitās. Vismaz tā ir uzzīmējuši 5 zvaigžņas. Simbra, okeāna ronta. Tā te. Nekā, smuka jau tas līcis tāds arī starp klintīm ietverts. Ir labs. Es saku, es biju vienu gadu es biju peldēt, tad es biju ziemā. Tas ir 2, un vēl kaut kādā peldēt. Es nepeldēju, bet ziema arī nebija. Šo gadus 3-4 reizes. Tas ir, cik sanāk, 40 km man no mājām šitā vieta. Un arī īstenībā no Lisabonas tad nekas tālu nav, vienkārši otrā pusē upē.
Kā viļņi. Nu, smuki. Jāuztais pāris bildes. Man jāiet. Jābrauc.